Paceļam visi augšā rādītāji pirksti. Tu man atkal grūdīs no apjārā. Jā. Ko es tikko teicu? Rādītāji pirksti. Tieši tā. Bērni neklausās, ko vecāki viņiem stāsta. Bērni kopē savus vecākus, savus pieaugušos. Tā tad tīri teorētiski viņam būtu jānāk iekšā ar jaudu, ar enerģiju, ar vēlmi. Jā, jaunā sezona, darīsim visu. Un viņš jau ir 20% jau ir saguruši. Mēs jautājām, kāpēc viņiem ir tik sasodīta tā attīstīt šī taku tīkls. Tad viņi teica, ka viņiem lētāk ir uzturēt perfektu taku tīklu valstī, nekā būvēt psihiatrisko slimnīcu pie psihiatriskās slimnīcas. Tā ir investīcija tautas nācijas veselībā. Procentuāli parasti ir tas 1/10, tas 1 čempions un 9 salauztas dvēselītes. Ja mēs tomēr gribam, lai mums ir 10 laimīgi bērni, kustīgi bērni, veseli. Čau, Bukmežā. Šodien pie ilgiem laikiem atkal tāda nopietnā tēma, ja? Ar nopietniem viesiem. Un, kā nu ne, ja valstī pieņemts jauns sporta likums, uz kur nozara liek lielas cerības un sagaida pārmaiņas. Un šīs dienas aktuālais jautājums ir multisporta pieeja Latvijas sporta sistēmā kā tādā. Un vai mēs audzinām aktīvu sabiedrību, vai liekam uzsvaru uz augstas klases sportistiem, kāds izskatās no nozares uzraugošās ministrijas darbinieku puses, kāds izskatās no zinātnieku puses. Pie mums Bukmežā šī multisporta pieeja vai ne pieeja, bet tā agrīnā specializācija jau laikam beidzās kaut kādā 2017. gadā ar tādu ainu Talsu, Pakalnu, Stirnbukā šķiet, ja 2017. gads toreiz neko nezinājām par agrīno specializāciju vai ko tam līdzīgu, bet tas, kas iesita paci un pa nervu, bija susur distance, kur sākotnēji tika susur tā distance, kur piedalās bērni vecumā līdz 10 gadiem. Arī viņiem tika izdalīti starta numuri ar visiem laiku uzskaita čipiem. Un tas, kas iedeva ļoti pa smadzeni, bija redzot, kā atsevišķi sporta skolotāji vai audzinātāji vai mammas vai vecāki, vai kas tie tādi bija, kas kliedz uz saviem susuriem, lai viņi skriet ātrāk. Bet jumtu norāva lēdī, kas savu mazo pieskatāmo nepārspīlējot vilka aiz rokas, tā ka viņu abas kājas bija gaisā. Un tajā brīdī mēs pieņēmām kardinālu lēmumu visi susuriem laika ņemšanas iekārtas neattieksies. Rezultāts mēs fiksējam jaunāko klašu skolēniem skolu čempionātā joprojām. Varbūt tas nav pareizi, varbūt tas ir pareizi. Bet susuri no tā laika mums maču tikai izbauda. Un es neesmu redzējis, vai piedzīvojis, ka kāds no viņiem būtu distanci finišējot nelaimīgs, bēdīgs, neapmierināts. Viņš savu saldumiņu finišā saņem, viņš savu medaļu saņem, viņš ir lepns, priecīgs, laimīgs, pārlaimīgs, un viņam diena ir izdevusies. Tas ir tas lielais jautājums šīs dienas, ko mēs gribētu parunāt ar ļoti zinošām lēdējām. Linda Loce, pieredzējis sieviešu kārtas Stirnbuks, ultramaratoniste, tikko noskrējusi, atgriezusies no Itālijas Lavaredo, sniegsim 20 km ar 5-6 km augstumu metru. Cits starpā izglītības un zinātnes ministrijas sporta departamenta vecākā eksperta. Ļoti svarīgi iestāde, kas mūsu nozarē ir mega svarīgi. Arī bērnu nometņu Bukmežā nometņu vadītāja vasaras laikposmā Engurē, kapitāls nometnes, kur aizsūtīt savus jaunās atvases, izbaudīt foršu vasaru brīvā dabā, aktīvi, bez rezultātiem, ja? Ar spēlēm, ar rotaļām. Cita veida rezultāti. Jā. Dace Reihmane, Rīgas Strateņu universitātes asociētā profesore. Jā. Valsts pētījuma programmas sports, vecākā vadošā pētniece. Un taku skrējienu gauju Trail by UTMB partneris. Jomā, kas attieksies uz garākās distances, 100 km, kas piedalīsies, skrējēju, cukurlīmeņu, metabolismā, atjaunošanās spēju, vēl dažādu parametru rādītāju apkopojumā. Katrs, kurš pieteiksies šajā programmā bez maksas, varēs iegūt detalizētus datus, bet par to Dācis droši vien bišķi vēlāk pastāstīs. Noteikti. Jā. Klausies, to jau izdevās atcerēties. Diezgan labi. Jā, vieglākos terminus no visu šī
Bet droši vien, ka lielais jautājums, uz ko mēs kā sporta nozara turpmākajiem droši vien gribētu sākt Linda. Jo, kā es saprotu, es neesmu mācījies sporta ne zinātni, ne sporta nozares pamatus ekonomiskos, bet man liekas, tā piramīda ir tautas sports, bērnu sports, tad jau ir kaut kāda profesionāla ievirze, un tad ir elites sports vai piramīda. Jā, tā būtu vajadzētu būt. Un mums kā nozarē tur tā malā stāvoši, mums kaut kā liekas, ka tā nozara šobrīd Latvijā ir uz tādām māla kājām, un viņi ir apgriezt kājām gaisā, jo vārdos mums ir pasludināts, ka tautas sports un bērnu sports ir valstī prioritāte. Faktiski mums liekas, ka ar to šī brīža situācija tā piramīda ir bišķi otrādi, bet arī tas nav nekāds pārmetums, tas vienkārši ir mēģinājums saprast, kā tā situācija ir šobrīd un vai kaut kas mainīsies, kāds izskatīsies priekšdienām. Tur Linda mums ir ļoti liels eksperts un padomdevējs. Un varbūt, ka tu vari arī ieskicēt, jā, kur mēs virzamies, kas tas tāds pie joda multisports, par ko varbūt tādu vecāku gadu gājumi stirnbuki nav dzirdējuši, bet jaunajiem tas ir aktuāli, ko darīt jauniem vecākiem, kuriem tie buciņi mājās aug. Un man liekas, ka stirnbuks ir viss multisportiskākais sporta veids, kāds vien ir iespējams, jo, lai tehniski mēs esam zem Vieglietīgas savienības, biedrības, Vieglietīgas savienības pāraudzībā pie mums skrien dažādu sporta veidu pārstāvi, un es teiktu, distanču slēpotāji, biatlonisti, riteņbraucēji un vispārējie mums ir krietni vairāk, varbūt pat kā klasiskie vieglieti. Kaut gan arī viņi netrūkst. Nu, jā. Un kas mēs esam? Mēs esam vieglieti vai mēs esam futbolisti vai kas mēs esam? Stirnbuks ir laikam tomēr multisports. Nu, ja mēs tā multivitamīnu sulu zinām, ka tur dažādi augļi saskrien, tad stirnbukā droši vien arī ir tas par to, ka skrien ne tikai vieglieti. Un tieši tā, es arī nonācu stirnbukā, man ar skriešanu bija tieši nekāds sakars, jo mans pamatsporta veids bija kādreiz basketbols, un tajā brīdī vispār aikido, kas ir Japāņu cīņas mākslas. Un tā doma bija tāda izvest bērnus mežā tieši tāpēc, ka lai viņi ir vairāk prom no gadžetiem, telefoniem, lai viņi vecāki arī pakustās līdzi, un sanāca tieši tas pretējais variants, nevis ka vecāki bērnus ievelk kustībā, bet bērni pavilka vecākus. Ja? Un, ja mēs no tās piramīdas viedokļa baidos komentēt par tām māla kājām, ne tādām kājām, jo man visu dzīvi ir bijis viedoklis uz to, ka līdz noteiktam vecumam to agrīno specializāciju nevajadzētu, ka tam bērnam ir vispusīgi jātīstās visādos veidos. Es šajā brīdī, tas nenozīmē to, ka ja viņš grib būt hokejs, ka viņš tagad neslido līdz noteiktam vecumam. Viņš slido, basketbolists spēlē to bumbu, bet tas nav vienīgais, ko viņš dara. Bet viņš paralēli, mums bija pamatsporta veids aikido, un vasarā mēs skrienam stirnbukus, un turklāt skrienam nevis uz rezultātu, bet vienkārši mācās takās, orientēties mežā, nebaidīties no tiem kalniem, šķēršļiem, dubļiem, laikapstākļiem. Tas bērns tajā brīdī mācās arī pats par sevi parūpēt un sevi regulēt. Es esmu izglītības zinātnes ministrijā tieši pirmo dzīves mēnesi, tāpēc tāds oficiālais ministrijas viedoklis droši vien šajā gadījumā paliek bišķi malā, bet tas, kas pilnīgi noteikti ir, es piekrītu šim uzaicinājumam, jo es beidzot sadzirdēju, satikos ar šiem cilvēkiem un sapratu, ka jā, šis ir tas brīdis, kad es esmu gatava, lekt tajā iekšā, jo, manuprāt, ir beidzot gan tas virziens uzstādīts, ka vairs ne tikai tas ir kaut kur pamatnostādnēs, bet tiešām tā kā izvirzīts kā prioritāte, ka tas bērni jaunatnes sports, tautas sports, multisports, ka tas ir reāls virziens un ar jauno sporta likumu, es gribētu domāt, kad izdosies arī to visu nozari sakārtot, varbūt mazliet mainīt sabiedrības kaut kādas domāšanas paradigmas. Un tāpēc es arī piekrītu tajā, kāpt iekšā, jo man liekas, ka tagad ir tas brīdis, kad mēs gan kā sabiedrība esam gatavi šīm kaut kādām izmaiņām, gan arī es droši vien esmu to savu kaut kādu pieredzes bagāžu sakrājusi. Man ir ko piedāvāt, man nav tikai savs viedoklis, bet man ir arī tomēr diezgan liela praktiskā aizmugure tam visam apakšā. Tā kaut kā. Kāds izskatās no datu pētnieku puses? Vairāk tautas sporta pārstāvu, vairāk elites sportistu vai situācijā, kad budžets ir valstī ierobežots? Ir jāfokusējas uz tiem, kas kaut ko var, un pārējie varbūt, lai kuļājās paši kā var, vai tā arī ir tāda pretstati, uz ko mēs to fokusu. Jā, es gribētu teikt, ka te jāpiekrīt ir Lindai, ka līdz ar šo jauno sporta likumu un šīm te nostādnēm izskatās, ka tās pārmaiņas un tās pareizās māla kājas nolikt pareizā vietā ir šobrīd tuvāk nekā mēs līdz šim bijām domājuši. Un kāpēc es to saku? Tāpēc, ka 2024. gada decembrī aizsākās pirmā valsts pētījuma programma
multisports, kuru finansē Izglītības un zinātnes ministrija. Un, ja mēs paskatāmies, tad šī programma lielā mērā sastāv no 3 lieliem pīlāriem. Viens ir, mēs attīstām tehnoloģijas, tātad Rīgas Tehniskā universitāte aktīvi strādā pie lielākās ledus friction machine, tas ir angliski nosaukums, nezinu īsti pat kā iztulkot ledus, tātad testēt slieces, slēpes un visu pārējo pēc iespējas ātrāk. Tad ir viena sadaļa, kas atbild par to, kā mēs vispār apzinām šo sporta ekonomiku, vai mēs zinām, cik daudz mums ir pieejama infrastruktūra, kur ar multisportu nodarboties un tā tālāk. Un trešā lielā sadaļa ir cilvēks, kurai bija arī finansiāli viens no lielākajiem daļām finansējuma aiziet tieši cilvēkam. Un cilvēkam ir 3 apakšsadaļas. Miniet, kādas? Vai ir idejas? Kaifotāji, rezultāti sasniedzēji, un tad tie, kas izdabā vecākiem un treneriem. Bērni jaunieši. Bērni jaunieši, adaptīvais sports un tautas sports. Un tautas sports, jā. Līdz ar to valsts pētījuma programmā sports, kas tika inicēta, kā minēju, jau 2 gadus vairāk atpakaļ, nav neviena vārda par elites atlētiem. Kas laikam ir tā labā ziņa, ka šobrīd tomēr tiešām valstiskā līmenī mums interesē, kas notiek tautas sportā, un tur ļoti aktīvi darbojās Latvijas Universitāte un Līgas Plakanes vadībā. Tā skaitā ar fiziķiem viņi ir arī izstrādājuši metodas un seko līdzi Rīgas maratona skrējējiem un masām un testē arī individuāli bija iespēja caur aplikāciju pieteikties un pētījumiem, jā, arī tautas sportistiem. Un tur, protams, arī klasika un šie tie rezultāti nāk laukā, ka īstenībā ar tautas sportu arī mēs varam nodarīt pāri. Jo tajā brīdī, kad tu visu nedēļu esi sēdējis un izdomā, kā varonis, es reizi nedēļā aiziešu noskriešu tos savus 20 kilometrus, tad īstenībā veselībai tas varbūt nav vienmēr pozitīvi un labi. Ja? Un tur ir ļoti interesanta sadaļa, kur varētu būt ļoti interesanta saruna tieši par skrējiem ar Latvijas Universitātes pārstāvjiem noteikti iesaku. Savukārt es esmu atbildīga un vadu sadaļu, kas ir par jauniešu fiziskās un mentālās veselības riska indikatoriem. Un tur tad arī ir tās mūsu lielās zināšanas un dati par to, kāds tad izskatās mūsu vidējais jaunietis un kas ir tās lietas, ar ko viņi visvairāk saskarās. Un tas ļoti lielā mērā ir saistīts ar to, kā viņi tiek trenēti tieši jauniešu vecumā. Kāda viņš šobrīd izskatās? Jo tie statistikas dati, kas tiek publiski ziņot, tā kā nav izteikti glaimojoši, vai ne? Jā, man ir vesels 3 sadaļas, es nezinu, pa kurām gribās parunāt. Tātad mums ir, labi, kā piemēru varbūt iesākumam, tad jau varbūt sarunas laikā būs citos aspektos kādi konteksti, kur mēs varam runāt par šo. Bet mēs daudz runājam par to, ka mūsdienu jaunietim ir milzu slodze, mentālā slodze tai skaitā, jo tātad treneru, vecāku radītās ekspektācijas nevienmēr gaidas, jā, sakrīt ar to, varbūt pat ko pats jaunietis vēlas. Un līdz ar to, kā skaisti ziņo mūsu dati, tūlīt pāršķiršu lapu un pateikšu precīzāk. Mēs īstenībā izveidojām aptaujas anketu, kura ir teju 10 minūtēs aizpildāma, bet kur ar 3 tādiem blokiem izvērtē jaunieša izdegšanas risku, izvērtē sacensību trauksmes risku un novērtē arī labbūtību. Un bija ļoti interesanti, tātad mēs šos datus esam skatījušies šķērsgriezumā, kas nozīmē pirms sezonas. Lielai daļai jauniešu, vairāk kā 400 jaunieši tika aptaujāti. Mēs uzdevām šos te jautājumus, un tas, ko mēs redzam, ka īstenībā jau pirms sezonas mums izkristalizējas 3 psiholoģiskie profili jauniešu vidū. Paaugstināta riska profils, kurā ir 20,4% mūsu jauniešu, samazināta riska profils vai tāda vidēja riska profils, kur ir lielākā daļa, aptuveni puse mūsu jauniešu, un tad ir zema riska profils, kurā ir viss kārtībā. Ja? Un ja es mazliet paskatos sīkāk uz to grupu, kur ir ar lielāku risku uz izdegšanu, uz sacensību trauksmi, tad tas, ko mēs redzam īstenībā, ir
ka 70% no šīs grupas jauniešiem ir meitenes. Un šīs meitenes parasti ir individuālos sporta veidos, līdz ar to nav grupas atbalsts, nav grupas dinamika, vai ne? Es esmu viena un es ar to cīnos. Interesanti ir tas, ka pieredzes ilgums šajā sportā, tātad vienā sporta veidā, ja mēs runājam par agrīno specializāciju, vai tevi iesviež vai nu vienā vai otrā grāvī. Vai nu tu kļūsti ļoti pārliecināts par sevi, un tie noteikti tie jaunieši, kas sasniedz labus rezultātus un spēj sev pierādīt. Jā, bet ir otra daļa, kur izjūt milzu stresu šajā brīdī, un viņiem ir ļoti liela iespēja izdegt, un kas attiecīgi rezultējas tajā, ka jaunietis vispār vairs nav ieinteresēts nodarboties ar sportu, un tā kļūst drīzāk par traumu, kas nozīmē to, ka visticamāk pieaugušā vecumā viņš vairs nebūs ikdienā aktīvs, un tātad palielinās atkal visu citu hronisko slimību iespējamību risku. Ja? Līdz ar to mums šobrīd, un šie dati ir pat pirms sezonas dati, tātad jaunietis ir atpūties, viņš ir bijis vasarā vai atkarībā no sporta veida starp sezonai, ja ir mēdz variēt, bet tātad tīri teorētiski viņam būtu jānāk iekšā ar jaudu, ar enerģiju, ar vēlmi, jā, jaunā sezona, darīsim visu. Bet viņš ir sagurs, jā. Un viņš jau ir, 20% jau ir saguruši, un tikai 30% ir tādi, kuri darām. 50% vēl ir, tā. Es vēl padomāšu. Ja? Un tas ir ļoti nozīmīgi, un es domāju, ka mums ir tik labi iespēja īstenībā veidot sistēmiski un pārliecināties par to, ka mēs varētu savus jauniešus notestēt, un ko mūsdienās, kas tur pa problēmu, izveido sistēmu valstiski, kur ir reģistrēti jaunieši, kur varam izsūtīt anketu, un viņi paši, un arī treneri, un arī vecāki var redzēt to, vai tavs jaunietis ir gatavs, vai viņam ir vajadzīgs kāds atbalsts, piemēram, lai viņš nenokļūtu šajā sliktajā zonā. Bet mēs runājam par tiem jauniešiem, kas nodarbojas ar sportu. Jā, šī gadījumā tieši tā. Zem sarkanās līnijas, ja mums nodarbojas 18% pienācīgā līmenī, tad no tiem 18% vēl ir puse izdevusi. Tā varētu teikt. Tas ir reāli 10%, no kuriem izaugs kādreiz kāds elites sportists. Jā. Un tieši tāpēc noteikti šis te uzstādījums par to, kāds ir stirnu mazajiem bukiem, par prieku un gandarījumu, lai audzinātu šo te mīlestību pret kustību, tas laikam būtu tas lielākais mūsu izaicinājums un aicinājums vienlaicīgi, es gribētu teikt. Un ne tikai treneriem, bet arī pašiem vecākiem, jo tieši tā, es redzēju to susuru, kuru vilka aiz rokām, viņš lidoja pa gaisu. Tu arī bija kalsot? Jā. Tur jau tik sen piedalēs mūsu mačos? Jā, es no 16. gada ar visiem bērniem, viņu vecākiem, kur tur daži labs tagad skrien Rīga, Valmiera, un viens ir uzkāps Monblānā un tādā garā. Un tas viss sākās ar to, kad vajadzēja aizvest savu susuru vienkārši uz mežu makustēties. Tātad šī jau bija atbildes to neuzdoto jautājumu, kas notiek ar tiem bērniem, vai jauniešiem, kas grib ne tikai priecāties, bet kurus tieši motivē šis rezultāts un vietas sacensību noslēgumā, bet mēs runājam par kaut ļoti, ļoti, ļoti nelielu skaitu dalībnieku. Jā. Vai pareizi? Bet tas jau tas, ko mēs neviļus redzam arī jebkurā pieaugušo distancē, ka tie, kas skrien pēc rezultātu un cīnās par tiem punktiem, ir 10% no dalībniekiem. Pārējie ir, mēs viņus saucam par baudītājiem. Tad ir jautājums, vai viņi nav tie baudītāji, kas nenodara tajās brīvdienās pārī, skrienot 30 km, ja viņš mēnesi nav darījis neko. Jā, un tā ir tā lieta, kur vajadzētu šo te sistēmisko pieeju, un viens ir atkal, ne tikai esot kā vecākam, bet es domāju, kā atbildīgiem pieaugušiem arī pret sevi. Tu esi bijis kādreiz pārbaudīt savu veselību? Jā, ļoti sen. Jā. Lūk, vai ne? Un ir daudzās valstīs, piemēram, Beļģijā, kā ziņo mūsu kolēģi, lai tu piedalītos maratonu skrējienā vai kādā citās nopietnākās sacensībās, kur ir ilga distance, ir tomēr jābūt arī kaut kādām bāzes pamata pārbaudēm. Un man liekas, ka tas fakts, ka mēs paši
ja es pret savu templi, pret savu organismu neizturos ar mīlestību un nepārbaudu un nepārliecinos, ka viss ir ok, man liekas, arī mums ir daudz grūtāk, piemēram, kā vecākiem vai kā atbildīgiem pieaugušiem to ziņu nodot savam bērnam un tai skaitā arī parūpēties par savu bērnu. Jo mēs grēkojam arī paši. Mēs grēkojam arī paši šajā ziņā un nevienmēr varbūt izdaram pareizās izvēles, nekonsultējoties ar ekspertiem vai jomas profesionāļiem vai vismaz ģimenes ārstu par to, kas ir optimāls mūsu veselībai. Jo šo priekšstatu un šīs te informācijas internetā ir tik bezgala daudz, bet ko ir grūti saprast, ka mēs katrs esam individualitāte un tas, kas tev un Lindai ir ok, man, ja es tagad mēģinātu noskriet Stirnbuku, es tur droši vien paliktu pēc 1. kilometra. Nē, tāds mums ir arī pārgājiena distances tieši tāpēc. Jā. Nu, redz, un vēl jau kas, tev ir tas āķis par to, kāds katram ir tas mērķis, kāpēc viņš vispār to dara. Ja kādreiz vēl pavisam nesen Stirnbuka pirmajos gados, man kā pilnīgam neskrējam, kurš tagad ir pirmo reizi ieradies, bija ik pa laikam jādzird komentāri, kad, priekš kam tu eji garākā distancē, ja tu nevari noskriet zaķi, tur tagad zem stundas apmēram vai vēl kaut ko. Man vienmēr bija, bet es jau neskrienu dēļ tā laika, vai ko es vispār piedalos Stirnbukā, tāpēc, ka es redzējuši tādas Latvijas vietas un takas, kuras pirms un pēc tā mača neeksistē. Viņas ir priekš manis tai dienai uztaisītas tikai. Un es primāri vispār sāku to darīt, tāpēc, un es sev biju noteikusi, ka es piedalos Stirnbukā ar nosacījumu, ka es nekādā gadījumā nedrīkst skriet uz rezultātu, jo es vispār tur iekāpu, tāpēc, ka es biju izdegusi savā pamatsporta veidā, kur visu laiku bija jākāpj uz piedestālu. Teicīgi, man tas uzstādījums bija tāds, ka baudīt skatus, baudīt Latvijas dabu un parādīt to Latvijas dabu saviem bērniem, saviem audzēkņiem, jo ir diezgan skumji, ja bērni zina, kur ir Taizeme, viņi zina, kur ir ASV un kur tur kas, un ja tu viņam paprasi, kur ir Cēs un vai tas bijis Gaujas Nacionālā parkā, viņš pat nezina, kurā virzienā tas atrodas, tad tāds, varbūt tad atgriežamies pie tā, ka mēs to savu zemīti apgūstam, iepazīstam, iemīlam, un tad mēs tikai vispār varam runāt par kaut kādām, ka mēs tur ārzemēs tagad es redzēju to un piedzīvoju šitu. Ja, tad tādā ziņā tas Stirnbuks gan ar pārgājienu, gan ar to, ka nav kaut kāda laika kontrole vai viņa nav būtiska. Viņi iedod to iespēju kustēties atbilstoši tam tavam līmenim un tam, ko tu vispār, kāpēc tu vispār to dari. Jā, Linči, paldies. Šī bija laba reklāma Stirnbukam, pieņemts. Paldies, bet tu esi eksperts un tu arī redzi, ka mums ir pietiekami unikāla un blīva sporta skolu sistēma. Arī visi man puikas tur gājuši cauri un ar salīdzinoši zemām izmaksām vecākiem un pašvaldību iesaisti un atbalstu. It kā ir viss kārtībā, bet kāpēc tikai tie 18% mums kustās, kur mēs pazaudējam tos 72 un kāpēc mēs viņus nevaram dabūt līdz tej sporta skolu sistēmai? Jo ar vienu Stirnbuku mēnesī vai 6 reizes gadā arī nebūs līdzēts. Kādam par tiem sīčiem, par tiem jauniešiem ir jātur rūpe un ja viņi izaugs tādi, tad tāpēc arī mums nav izēma, tāpēc mums nav iekšlietu ministrijā kadru, aizsardzības ministrija sūdzās, tāpēc mums Kalpak skolā nevar iestāja eksāmenus izturēt, kāds normatīvs bija 2 kilometri stadionā bez apstājas laikam, ja? Skriet bez apstājas. Jā, bet to nevar kurš katrs. 8. klases absolventi, 9. klases absolventi, pusi no viņiem to nevar izdarīt. Un viņi bez laika kaut kāda. Jā, vienkārši bez apstājas noskriet 2 kilometrus nespēja. Un tas par kaut ko liecina. Un šī ir situācija, kas brēktim brēc, jo tas, ka mums mežā varbūt ir labāk vai savādāk, vai kaut kas nepareizi un kaut kas pareizi, to mēs redzam. Bet kā to lielo bildi laust un kas būtu jādara tur? Es laikam izvairītos no vārdiem laust, jo pamazām droši vien mainīt. Uzlabot, iesaistīt. Es domāju, ka mums ir liela tā darba daļa jāiegulda tajā, kad izglītot sabiedrību kopumā, mainīt šos ļoti, ļoti iesīkstējušos uzskatus par to, kad no pirmās savas bērnu dienas, kā bērns sāk sportot, viņš sporto tikai konkrētā sporta veidā un spiežam uz rezultātu. Un arī, piemēram, skolas sportā, kāpēc tik daudz bērnu izvēlās dabūt to ārsta zīmi, ka viņš nevar sportot vēl kaut ko. Jo nav jau stāsts par to, ka kāds kaut ko nevar. Visi bērni kustās.
normāli. Ja? Tā kā visi bērni kustās, visi bērni ir cieša korelācija starp to, ka maziem bērniem starp kustību un to, cik viņš labi sasniedz arī akadēmiskos rezultātus. Tas kognitīvās spējas, viņas ir cieši saistītas ar viņu kustībām. Ne par velti arvien vairāk parādās arī ārzemēs šie bērnu dārzi, kur viņi brīvā dabā dzīvojās tieši tāpēc, ka caur kustībām viņi arī pēc tam apgūst to pašu matemātiku, lasīšanu, tās prasmes. Taču ne jau Lietuva. Arī Lietuva un dubļos un sniegā un kā lai saka, dabai nav slikti laikapstākļi, ir nepiemērots apģērbs. Un man liekas, ka mēs bieži vien no viena grāvja otrā grāvja. Mums ir viena vecāka, kuri no pirmās dienas audzina NHL spēlētāji, un no tāpat laikā ir blakus otra ģimene, kur vecāks ir radījis tādu siltumnīcas efektu, apstākļus, spilvenus un visu, kad nedod Dievs ir 1 grāds siltāks, 1 grāds augstāks, ir jāceļ sacensības, nekas nedrīkst notikt, tāpēc, ka redzīja. Nav organizatori parūpējušies par kondicionieriem mežā vai es nezinu, vai izkausējuši sniegu un izžāvējuši dubļus. Ja? Mēs mums kaut kur jāmeklē. Mēs ejam galējībās. Mēs esam tādi riktīgi, lai arī Latvijas ir koši pelēks, ikdienā mēs esam vai nu balts, vai nu melns, vai nu vienā grāvī, vai nu otrā. Mēs viena paudze spiežam uz rezultātu tā, ka tur zils gar acīm, un tad tā paudze izaug un saka, es saviem bērniem to negribu nodarīt, tāpēc viņš vispār sportskolā neies, viņš tikai čubināsies te pa pagalmu. Ja? Mēs tā kā hop, un tad tagad liekas, ka varētu būt tas brīdis ar to multisportu, ar to, ka mēs pamazām to domāšanu mainam, atrodam bišķi to zelta vidusceļu. Ka kustās visi, bet prieka pēc. Es nesaku, ka nevajag ņemt laiku. Laiku vajag ņemt, bet viņš rezultātu tabulā parādās nevis ātrākais un uz leju, bet alfabēta kārtībā. Kuram bērnam būs svarīgs tas rezultāts? Viņš atradīs, viņš salīdzinās, bet tas nekur netiks izcelts. Viņa tētis nestaigās un manējais tāds attavs tur kaut kur. Ja, tas pats mazais varēs izsecināt, cik viņš ātrs vai cik viņš lēns. Viņam neviens nenoņem to prieku sacensties, un tāpat laikā neviens nepasaka, ka viņš teikt ir varenāks par kādu citu, tāpēc, ka principā līdz noteiktam vecumam tie fiziskie rādītāji ir bieži vien saistīti vienkārši ar bērna attīstību fizioloģiski. Viņam bieži vien nav nekāda sakara ar viņa patieso ieguldījumu, talantu vai vēl kaut ko. Bieži vien tas ir vienkārši tāpēc, ka viņam daba ir iedevusi izaugt tajā brīdī ātrākam, spēcīgākam. Bet tur, kur sākās pubertāte, tur ļoti krasi viss var mainīties. Ja? Un Norvēģiem mūsu olimpiskais zināmais šobrīd talants, slēpotais Klebo. Viņš 15, 16 gadu vecumā bija nacionālajā čempionātā 123, 7. Pie mums Latvijā, kas tas būtu, ko tas nozīmē, viņam 15, 16 gados viss. Viņš ir zaudējis, no viņa nekas nebūs. Aiziet. Tu tur var iet kaut ko citu dzīvē darīt. Savukārt šobrīd viņš ir tas, kurš ir absolūts olimpietis, ja, ar cik medaļām, kurš spēj saskaitīt, man liekas. Par Norvēģijas modeli varbūt parunāsim nākamajā bišķi vēlāk, bet pati tā doma, ja, kad mēs varam... Atrauģi, vēlie. Jā, un tas nenozīmē, ka nav sacensības. Viņam ir sacensības, bet, piemēram, arī tie paši komandas sporta veidi. Ja. Viņam ir turnīrs, bet mēs vērtējam, pieņemsim, tikai konkrēto spēli. Ja. Šo spēli es zaudēju, šo spēli es uzvarēju, mums ir zināms rezultāts, viss kārtībā, bet mēs netaisam tagad reitingu, tā ir labākā komanda, vecāki plēšās, lai bērni ir tās komandas pirmajā tur sastāvā, pirmajā pieciniekā, pirmajā tur četrniekā, vienalga, kuru sporta veidu mēs tagad paņemsim. Bet, ja viņiem ir tas, viņi mācās uzvarēt, viņi mācās zaudēt, bet netiek pateikts tas, ka, tagad rekur visi šie ir talanti, un te ir mūsu zelta nākotne. Tā gluži nav, jo tāpēc, ka pubertātē pirmkārt tam bērnam var mentāli nomainīties interesi. Viņš var vienkārši vienu dienu pamosties un pateikt, Klau, man ir apriebies šito daru 10 gadus. Es vispār negribu. Jā, vai biljardu. Jā. Bet viņam iedot to iespēju kustēties, trenēties, turpināt to darīt ar prieku. Jā, un man liekas, tas ir tāds mans subjektīvs varbūt viedoklis. Man liekas, ka baigi labs variants varētu priekš Latvijas, mazās Latvijas un iedzīvotāju skaita būt šis, kad pie profesionālās sporta skolas pievienojās interešu izglītība. Nevis viņi notiek kaut kur atsevišķi un ar citiem pedagogiem, bet tie paši treneri, viņi certificēti treneri, viņi savas jomas speciālisti, ka viņi paralēli arī vada šo interešu izglītību, jo mēs nekad nezinām, kurā brīdī tam mazajam var tur, atvērties, jeb sanākt, viņam iepatīkās un viņš aizraujās. Un tāpat laikā tas palīdz arī šo multisportu veidot, organizēt. Un šajā ziņā, man liekas, ļoti palīdzēja sporta reģistrs, kas līdz šim mums nav. Mums ir kaut kādi dati, bet bieži vien viņi ir ļoti
Bet tas ir sporta likumā minēts, bet par to mēs neko nezinām, jo mēs neesam redzējuši to sen kā noteikums. Jā, mēs līdz tam vēl nonāksim, bet tā kā tas pirmais, tas iestrādes ir, un ir vienkārši ticība tajā, kad ar šo sporta reģistru varēs tam bērnam tomēr sekot līdzi, kur viņš tiešām ir, kur viņš piedalās, un tad attiecīgi to multisportu arī spēļau būs vieglāk sakārtot. Viņš nav vieglēts, viņš ir tikpat labi. Tikpat labi, jā, viņš ir kickboksers, jeb džudists, un viņš ziemā mācās krist, un vasarā viņš skrien un nebaidās krist. Bet tas nozīmē, ka tiek domāts arī par kaut kādu finansējumu modeļu maiņu gan sporta skolu sistēmai, gan federācijām vai kā, jo tas jau arī ir roku rokā. Šobrīd jau ir kritērija tāda, ka sporta skolā ir katru gadu tajā čempionātā jāpiedalās, rangā jābūt. Un tos darbs, man liekas, arī tiek novērtēts pēc tā, ko tu ar saviem audzēkņiem sasniedz. Un tas, ka mēs esam pasaules čempioni U10 hokejā, varam vinnēt Kanādu. Tas ir ļoti skumji, jo U20 mēs jau zaudējam. Nevis zaudējam, bet hokejā mēs vēl turamies, bet daudzos sporta veidos mēs vairs nevaram nokomplektēt pat izlases. Jā, un kāpēc tas tā ir? Tāpēc, ka tajā brīdī, kad tas juniors nonāk līdz pieaugušiem, viņš satiek tiešām nobriedušu, trenētu pieaugušo, kurš ir ļoti daudz strādājis pie vispusīgas fiziskās attīstības, kamēr mēs esam visu laiku audzinājuši stratēģijas kombinācijas, un mēs savam vecumam ļoti gudri apspēlējam kā šahā uz galdiņa. Tajā brīdī, kad mums pretī ir fiziski spēcīgs, tad mūsēja lūst. Nu, labi. Ļoti tāds karsts jautājums un diskutabls droši vien agrīnā specializācija, vai pētniekiem ir kaut kāda sajūta, cik līdz kādam vecumam tad būtu jābūt tam multisporta pieejai un kad bērns var kustēties. Man liekas, ka ja tev novadā ir baseins, slidotavā, dod Dievs distanču slēpošanas trāzes ziemā, tad tev ir jābūt pamēģinājušam visu. Tas ir lielākais nozīme. Man vienkārši asiņo sirds, es zinu, manā ciemā ir peldbaseins, uz kuru manas dzimtā pagasta bērni netiek vesti, jo kaut kas tur grūti aizvest vai nav autobusu. Un tā, liekas, tā taču darīt nevar. Ja tev ir iespēja šo baseinu izmantot, tad tam bērnam ir jāizmanto kaut vai piespiedu kārtā. Tev jāiemācās peldēt, tev jāiemācās slidot, un tu nezini, kas tu būsi hokejists vai klēbo vai Jā, peldēšana jau ir īpaši svarīga arī drošības kontekstā, vai ne? Mums ir tik foršas vasaras reizēm un ir svarīgs arī šis aspekts. Zin kā ir ar to zinātni, ir jau tā, ka, protams, diezgan konkrēti šie dati rāda par to, ka tas vecums līdz tiem 12 plus mīnus ir tas, kad vajadzētu būt atvērtiem un praktizēt dažādas iemaņas. Un tas, kas ir tas droši vien skumjākais šajā visā, ka, piemēram, mums var būt ļoti labs jaunais talantīgais atkal futbolists, teiksim, tur 12 gados, un tad, kad viņam paprasa uzkāpt kokā, tad viņš to nevar izdarīt. Un tās ir tās lietas, ka šī kustību dažādība, mēs pat nerunājam, es pat neteiktu multisports, es pat teiktu vispār fiziskā kustība, orientācija, apjoms kustību. Jo tas, kas notiek tad, kad mēs karājamies kokā un visi smadzeņu procesi, kas nodrošina informācijas analīzi, vai šis ir droši, vai šis nav droši, vai es varu tur pievilkties, vai man būs spēka, vai kājas uzlicis pareizajā leņķī. Visas šīs lietas, tas jau nav tikai par to ķermenisko attīstību, bet arī par integrētu smadzeņu darbību un impulsiem uz mūsu muskuļiem. Un tas noteikti ir ļoti būtisks faktors, kāpēc atkal, piemēram, nezinot šīs mikrokustības un smadzenēm nespējot šāda veida informāciju apstrādāt dēļ iepriekšējās pieredzes, bieži vien arī rodās šīs traumas tajā pašā futbola laukumā. Pēkšņi tur ir bedrīta vai pēkšņi tev tas blakus skrējējs tomēr apstājās un nostājās un tu viņā ieskrien. Tīri no tā, ka tev nav tās koordinācijas, tev nav šo te iepriekšējās pieredzes apstrādāt dažāda veida kustības. Un tas ļoti, ļoti mūs ierobežo. Bet man baigus sirds ir viens sakāmais, ja drīkst. Par iepriekšējo vēl, kur Linda aizsāk tēmu. Viena lieta, man liekas, kas ir galvenais tas iemesls, kāpēc mums ir šie 80% vai cik tur mēs precīzi īsti nezinām, jo mums ir tautas dejotāji un ir noteikti kaut kādas aktivitātes, kuras arī nav klasiskajā reģistrā šobrīd iekļautas un cerams, ka tie bērni sporto mazliet vairāk. Bet kas mums kontekstā ir jāatcerās, noteikti ir mūsdienu tendence lietot gadžetus,
telefoni, viss pārējais. Un, manuprāt, tā ir vēl tāda satraucošāka kombinācija, jo šobrīd jau ir reāli zinātniskajā literatūrā pētījumi, kur tiek skenētas jauniešu smadzenes un parādīts tas, ka jauniešu smadzenes, kurš visu laiku ir telefonā, lielāko dienas daļu, vai vispār pie ekrāniem, līdzinās tām smadzenēm, kas ir demences skārtajiem vecajiem cilvēkiem. Viņas neattīstās. Pelēkā viela smadzeņu apjoms neattīstās. Un tas ir arī tas lielākais izaicinājums. Ja tev ir blakus tava viedierīce, kas tev iedod to dopamīnu hitu, tas hormoniņš, kas mums iedod laimes sajūtu dēļ stimula, ko mēs esam saņēmuši. Un tev viņš ir konstants. Nosvaipoju, atkal aizsvaipoju. Wow, šis foršs video. Nedarot neko. Kamēr fiziskā slodze ir piepūle. Īstenībā, kamēr mēs viņu neiemīlam un nesaprotam, ka mūsu ķermenim īstenībā patīk kustēties un patīk darboties, tur viņš ir jāpieredina. Tas pirmais ir īstenībā bieži vien diskomforts. Ka nav jau baigi forši. Noskriet tos 100 kilometrus. Nestāstiet, vai ne? Tad tajās pirmajās reizēs. Un tā ir, laikam, mūsu tā lielākā problēma. Un es priecājos redzēt īstenībā šobrīd Rīgā ļoti daudz arī pie Rīgas Stradiņu universitātes blakus esošās skolas ir tik perfekti atjaunoti sporta laukumi. Šobrīd ļoti daudz, kur Rīgas centrā vismaz un apkārt pie Rīgā ir iespējas, kur sportot, bet joprojām mēs redzam tos laukumus diezgan tukšus. Un tad šis te triggers, tās ierīces un tā vieglā dzīve, un tur atkal šī te vecāku droši vien spēja, tā kā pašiem radīt piemēru, un bērniem radīt piemēru un teikt, labi, šovakar ejam drīzāk visi kopā uz to sporta laukumu, tas arī ir liels izaicinājums. Jo it kā šobrīd iespējas, kur es gribētu teikt, ka mēs nevaram sūdzēties par to, ka mums nav iespēja, kur kaut ko darīt. Tā vienalga ir mega liels triggeris, vai tas stadions tev ir sakopts, vai tev ir forši manēži, vai tevi vecāks, nezinu, kaut kādā fanātismu vārdā aizdīs. Tā ir tev laikam Daugavas sporta manēži, bišķiņ labā, es nezinu, neesmu bijis sen, bet ir starpība, kurā manēžā tu aizies uz to. Jā un nē. Es gribētu teikt, ka jā un nē. Tas ir diezgan atkarīgs. Es negribu spēlēt, un es zinu, ka man dēlā nespēlēs basketbola laukumu uz izdeģiem, jo tur bumba paliek netīra, tur rokas paliek netīras, un tā spēlē varbūt 20 gadus atpakaļ. Jā. Bet mūsdienās tev vajag kvalitīvu porziņu laukumu vai vismaz bernātu laukumu brāļu. Tad es iešu spēlēt to bumbu. No vienas puses jā, no otras puses nē, tāpēc, kad tas ir kā tu tam bērnam to aktivitāti pārdod. Ja tu viņam radi to vidi tikai tajā, ka viņš var sportot, ka viņam ir jaunākie Nike šūziņi, foršākā bumba un tikai Bertāna laukums vai Porziņa laukums, protams, viņš neies uz izdeģiem spēlēt, bet tajā pat laikā, mājās tas nav galvenais uzsvars, ka mēs kustamies tikai tad, ja viss ir baigi skaisti, bet mēs varam arī uz to laukumu aiziet, un mēs spēlējam basīti ar noteikumiem, kur bumba nenokrīt vispār zemē. Mēs mācāmies kustēties bez dribla un savākt to, kad mēs spēlējam tā, ka vispār tur ir pēc citiem noteikumiem. Tad mēs atkal iedodam citu to informāciju. Mēs jau pieaugušie principā radam šo lauku, šo vidi, jeb šo atmosfēru, kādā tas bērns ir gatavs kustēties vai nav gatavs kustēties, grib kustēties vispār vai nē. Es domāju, ka bieži vien stāsts ir par to, ka par velti ir tas vecais labais teiciens, ka grib parādīšu triku. Paceļam visi augšā rādītāju pirkstu. Tu man atkal grūdīs no apjārā. Ko es tikko teicu? Rādītāju pirkstu. Tieši tā. Bērni neklausās, ko vecāki viņiem stāsta. Bērni kopē savus vecākus, savus pieaugušos. Attiecīgi tajā brīdī, kad mēs kā pieaugušie pukstam, ka jaunā paudze tur ir šitādi un tādi sēž gadžetos un ko. Tas ir tas brīdis, kad paskatīties uz sevi spogulī. Mēs esam tie, kas rada šos priekšstatus, viedokļus. Jā, Instagrams, jā, Facebooks, jā, tur trendi, brendi un vispārējais. Bet tajā pat laikā nav visās ģimenēs pieejami Porsche un nav visās ģimenēs visiem oriģinālie Nike vai vēl kaut kas. Un tajā pat laikā ir ģimenes, kur ar mazākiem līdzekļiem kustās un viņi dzīvo varbūt vidē, kur vispār nav stadiona. Bet viņi kustās. Tāpēc, kad viņi atrod vienkārši citādāk, viņi pieiet tai lietai radošāk. Ja? Tie pašā ķesterciemā, taču var aiziet mežā, kāpt kokā, tas ir viens.
taisīts trošu, tur kaut kādu to pārgājienu maršrutu grāvim pāri, kā tikt 2. Bet svarīgi ir tas, ka tas pieaugušais iedod to spēles momentu, to kaut kādu izaicinājumu, to kaut kādu. Protams, es piekrītu, laba infrastruktūra, sakop stadionu. Protams, man arī ir lielāks prieks uz tādu aiziet. Jā. Es arī esmu izaugusi tur tajā bērnu laukumā, kur tā metāla raķete un vispārējais. Bet tas nevar būt attaisnojums. Jā, tieši tā. Bet to, ko es tagad sadzirdēju un saklausīju, tad par nozari tieši tos pārdevējus vairāk meklēsietos. Noklonējis Aigars Nordus. Negluži. Es domāju, ka katrs... Geto Games, Elbakjānu kungu. Tie ir tādi jau lielie tautas pasākumi, kas varbūt tie ir tādi principā, sociāli. Katrā pagastā būtu jāatrod pa kādām tas jau būtu tāds pavisam utopiski. Kas pieskata. Kurš tā kā spēj iekustināt. Un es nesaku, ka tam tā ir jābūt. Ja? Tas galības mēs tā kā visu laiku noliekam. Tas ir viens no sapņiem atrast, jo baigi grūti atrast tos pārdevējus, jo tev vienā pagastā viņš ir, tad 3 viņš nav. Un tas ir tas svarīgākais, kur dabūt to, kā nofinansēt, kā nomotivēt, kur dabūt to vienu to trako, kas ņemās tiem sīka. Jo ja viņš ņemās, tad tur viss notiek. Jā. Raiviši plīcēngurs. Ēngurs pludmales volejbols. Jā, bet tu minēji finansējums, un tas ir tas interesantais, kas ļoti ir atšķirīgs Norvēģijā, ka līdz šiem 12 plus mīnus gadiem īstenībā treneri ir paši vecāki. Viņiem ir aptuveni klubā plus mīnus 100 bērni. No 100 bērnu vecākiem 10 vienojās tie, kuriem patīk un aizrauj un grib būt vairāk ar savu bērnu ikdienā. Un viņi kļūst arī par šiem treneriem. Un nav prasības obligātas, ka tev ir jābūt treneru certifikātam vai kaut kādai īpašai izglītībai. Jā, viņi piedāvā, ka ja jūs vēlaties, jūs citas starpā varat arī paklausīties. Bet tur tā lieta, ja līdz tiem 12 gadiem šis ir viss ar spēles elementu, tad arī nav jābūt izteiktām sporta zināšanām, kādām specifiskām kā nūju turēt vai vēl kaut ko. Ja? Tāpēc, ka tas ir par vispārējo kustību, vispārējā ķermeņa attīstību. Un tas ir tas, kur ļoti konceptuāli atšķirās Latvijas sporta sistēma un Norvēģijas sporta sistēma un arī Beļģijas sporta sistēma citas starpā, jo arī tur vecāki paši trenē un varbūt, ka viņiem maz finansējums ir no tās treniņu naudiņas, ko viņi tur gada laikā 350 eiro, piemēram, jaunajiem futbolistiem ir šī samaksa plus mīnus par vienu bērnu. Tad jebkurā gadījumā tās sistēmas ir tiešām krasi atšķirīgas. Un tas lielais izaicinājums mums ir paņemt to labāko no šīm sistēmām un ieviest kā papildinājumu mūsu pamatam, jo visticamāk, šobrīd nojaukt sporta skolu sistēmu un teikt, ka šitas nestrādā, ja, tas arī nav mērķis un uzdevums, jo mums ir veselu treneru paudze un saistītās studiju programmas un viss pārējais. Mūsu šī sporta sistēma ir uzbūvēta savādāk. Bet te atgriežoties pie tā arī, ko tu jau sākumā sarunas minēji, ka varbūt izglītības un zinātnes ministrija varētu strādāt tai skaitā uz to, ka arī treneru novērtējums ir mazliet savādāks. Un ja mēs pirms tam esam daudz runājuši par to, ka ir jābūt obligāti pilnām grupām, ka tava alga ir atkarīga no tā, tai skaitā, cik daudz ir sasnieguši labus rezultātus sacensībās, tad ja mēs tā vietā paņemtu kā vienu no prioritārajiem treneru izglītību, vai tu esi izgājis jau attiecīgi bakalauru, maģistru, vai tev ir tikai sākotnēji C kategorija, vienkārši pārliekot šos te iespējamos uzsvarus, lai trenerim, lai es arī neesmu, es iedomājos sevi kā treneru un saprotu, ka tas, vai es saviem bērniem varu mājās aiznest un nodrošināt vakariņas, ir atkarīgs no tā, cik grupā man ir bērni obligāti un kāds ir viņu sasniegums. Tu esi ielikts duālā situācijā, kur ir ļoti grūti pieņemt labāko lēmumu jaunajam sportistam, jaunajai atvesēji un tad viņa labbūtībai,
ja tev ir šī dilemma, un lai kā mēs vēlētos, tik altruistiski cilvēku uz šīs pasaules, diemžēl, ir ļoti, ļoti maz. Ir, bet maz. Ir, bet maz, vai ne? Un līdz ar to man liekas, ka tas ir tas, kad ir šobrīd sistēmā mums lietas, ko mēs noteikti varam pārstrukturēt, pārmainīt, pārliekot citus uzsvarus vienkārši sistēmas iekšienē, un tā situācija jau krasi uzlabotos. Jā, jo sporta skolas kā tādas, viņas darbojās. Viņas ir sevi pierādījuši, un viss ir kārtībā. Stāsts ir tikai par to, droši vien, kad kā paņemot šos cits piemērs, ārvalstu piemērs, kā šo visu vēl uzlabot, lai to bērnu skaits, kas kustās, ir lielāks, ka mēs tuvamies tomēr kaut kādiem labajiem rādītājiem, jo tam ir tieši saistība ne tikai tālāk jau, kad viņi pieaugušie ir ar veselību vispārēju, bet tas arī šobrīd ir saistīts ar viņu mentālo veselību, un kāpēc mums tik daudz bērnu, kas ir pusauģu depresijas un pašnāvību skaits mums ir diemžēl ļoti graujoši. Ja? Tāpēc, kad iztrūkst arī šī daļa, kur notiek šī izlāde caur fiziskām kustībām. Tāpēc, jā, mēs ņemam to sporta skolu modeli, viņš darbojās viss kārtībā, bet viņu tā kā mazliet modificējam, uzlabojam, to multisportu pievelkam, interešu izglītību tajā pievelkam. Varbūt, ka ir tā sadaļa, kamēr tā ir interešu izglītība, viņam tas normatīvs ir tikai atbilstoši vecumam, viņam nav jāpierāda kaut kas, ko viņš šobrīd varbūt nespēja izdarīt. Ja? Nevis tāpēc, ka viņš slikti trenējās, bet varbūt tāpēc, ka viņš vienkārši fizioloģiski nav vēl tajā gatavības stadijā. Es domāju, te ir tas lauciņš, kur ir vieta diskusijai, bet kur ir pilnīgi noteikti skaidrs, ka to var mainīt, uzlabot, un gala rezultātā jau neizpaliks arī tie labie sasniegumi, tie lielie rezultāti, tāpēc, kad mums vienkārši ar to piramīdas apakšu padarot viņu plašāku, pieejamāku un, teiksim tā, vairāk bērni iesaistīt, mums jau, tā kā tīri matemātiski, arī tā augša potenciāli var izaugt, ja? Jo, ja viņš nenodeg līdz tiem 11 gadiem, tad mums ir lielāka iespēja, ka viņš arī kā pieaugušais, ja, to rezultātu uzrāda, tas ir viens. Un otrs, ja viņš nekrīt ārā no sporta vispār, ka viņš vairs negrib kustēties, tad viņš potenciāli varbūt ir tas nākamais treneris. Ja, viņš varbūt ir nākamais kluba vadītājs, ja viņš grib būt sporta skolā kaut kas, ja viņš aiziet fizioterapiju mācīties, jo viņš pats saprot, man īstenībā tas sports rītī patīk, es zinu, ka es nebūšu sportists, bet es saprotu to sporta principus, es varu šeit iedot no citas puses kaut ko. Es domāju, kad jāskatās uz to tā, kā veselu nozari, kas patiesībā nav tikai par olimpisko medaļu vai citiem čempionātu kaut kādiem sasniegumiem, bet ka principā tā ir tāda nozare, kas veido visas sabiedrības kaut kādu vienu no, pilāriem. Ja? Kad caur to kustēšanos no bērna kājas mēs patiesībā veidojam visu sabiedrību. Kaut kur tur pa vidu tam visam. Un jāpārņem tikai tas, kas mums der, un tas, kas neder, tas mums nav jāpārņem. Jā, un tas, kas mums neder, mums nav jāņem. Es vienmēr esmu uzskatījis tā, ka mēs esam it kā maza valsts, un mēs vienmēr sev paši cērtam un šaujam kājā ar to, ka mēs sevi nenovērtējam. Mēs visu laiku, arī čempionātos, arī sportā, mēs regulāri kaut kur paliekam 2., 3. vai kaut kādā 10. vietā, tīri psiholoģiski iemeslu dēļ, tāpēc, ka, es tur tāds maziņš, ko tam mēs, tur jau tiem tāds tur finansējums, viņi tādi mila. Jā, tā ir. Un tajā pat laikā, mēs esam kaut kādā ziņā, tas ir mūsu nacionālā identitāte. Mēs esam perfekcionisti, mēs esam ideālisti. Mēs, kad kaut kādai lietai pieķeramies, mēs viņu darām ļoti, ļoti sīki, smalki. Un to vajag izmantot atkal tādā pozitīvā gultnē, kad neizpaliks tie rezultāti. Un viņi varbūt pat vēl vairāk ar visu to mūsu smieklīgo iedzīvotāju skaitu. Ja? Bet to apakšu, ja mēs uztaisam lielāku, plašāku. Un nav jau tā, ka ir gludi un spoži arī tā pašā Norvēģijā, kur man bija tā laime būt kādu pāris gadus atpakaļ. Es tieši kā reiz biju, skatījos, kā tiek uzbūvēta tā, es gāju un takas pētīt, bet tur arī bija tā brīvprātīgo kustība. Jo gan visi šie sporta veidi, klubi balstījās uz brīvprātīgo kustību. Un arī tur ir sākusies problēma tieši pēc Covid, kad cilvēki sapratuši, ka kāpēc man jātērē tik daudz laika, nesaņemot nekādu atlīdzību. Un šie brīvprātīgie viņiem sāk pietrūkt, gan klubu sistēmās, gan Norvēģijā, man liekas, ir burvīgākā taku sistēma, kādas redzējis. Visa valsts ir vienās takās, un tā ir tā taku tīkla uzturēšana, tā skaitā namiņi, mājiņas un visur, kur var iet pārnakšņot, tā skaitā paēst, godprātīgi atstājot naudu to, ko cik tu notērē. Viņi balstās uz brīvprātīgo kustību, un tādiem žēl iet mazumā, jo
jaunā paudze vairs nav īsti gatava veltīt tik daudz laika un nodarboties ar to, ko nodarbojās varbūt jau viņas 100 iepriekšējos dzīves gadus. Bet lietas tās, kas mums der, un tās, kas strādā droši vien, un ja tās ir zinātnes datos balstītas, ir jāievieš ar lielāko prieku, vai ne? Man, un vēl viens no tādiem pamatpostulātiem, kad mēs jautājam, kāpēc viņiem ir tik sasodīta tā attīstīt šī taku tīkls, tad viņi teica, ka viņiem lētāk ir uzturēt perfektu taku tīklu valstī, kur katrs iedzīvotājs takā var iet, tur pāris kilometru attālumā no savas dzīvesvietas, viņiem ir krietni lētāk nekā būvēt tur psihiatrisko slimnīcu pie psihiatriskās slimnīcas. Un tā ir investīcija tautas nācijas veselībā, un tas ar ko viņi. Un tāpēc viņi tos mazos laižus savās peļķēs, un Audors ir Skandināvijā ir karalis. Ja, tāpēc, kad redz arī tas pats arī par tiem gadžetiem un to, tur jau ir arī pierādīti tīri fiziski šī sakarība. Sēžot visu laiku telefonā ar galvu uz leju, sākās aburtais loks. Ja es esmu ar galvu uz leju, tīri fiziski sev radu to impulsu, kad kaut kas man nav dzīvē kārtībā, un es gribu noslēgties vairāk no tās apkārtējās pasaules, es sēžu vairāk tajā gadžetā, jo vairāk sēžu gadžetā, jo vairāk es gribu noslēgties, un tās aiziet tajā, pat līdz tam, ka tā ir klīniskā depresija, tāpat laikā izējot ārā dabā kaut vai mežā, bumbu spēlējot, nezinu, vienalga volejbolu. Visu laiku negribot to galvu celu uz augšu. Jā. Es reizēm saku, man kādreiz draugs viens ieteica, viņš saka, tā, ka tev slikta diena vai garīga, es staigā pa Rīgu, meklēju uz jumtiem skursteļu slauķi. Jo tu neviļus tomēr pacelt to galvu uz augšu un arī to mentālo savu bišķi vairāk sakārtu. Un tad, attiecīgi, ejot ārā, ejot kustoties, mēs esam neapzināti, bet ar galvu augšā, jā, jo mēs tāpat tās tur to bumbu ķeram, kaut kur kokā kāpjam, kaut ko vēl tur, vienalga, ko mēs spēlējam, darbojamies. Un tam ir tiešām liela saistība arī ar to visu tālāko dzīves kvalitāti, dzīves labūtību. Kad ne tikai sporta pēc, bet sports ir tiešā veidā saistīts arī ar domāšanas procesiem, ar lēmumu pieņemšanu. Kāpēc, piemēram, gargabalnieki un kalnos kāpēji, tie, kas arī nesasniedz, varbūt nevienmēr katru virsotni, viņš mācās šo garo grūto ceļu, no kura mēs it kā gribam bērnus reizēm pasargāt. Ja tur karsts laiks neskriesim, slapjš laiks neiesim ārā vēl kaut ko. Bet patiesībā tie ir tie momenti, kur izejot cauri tajā drošajā vidē tām grūtībām, tas cilvēks viņš norūdās, viņš iemācās parūpēties par sevi, paņemt to cepuru, paņemt ūdenspudeli, uzvilkt jaku, novilkt jaku, tā kā pats sevi regulēt, kas viņam arī tālākā pieaugušiem dzīvē dod šo kas saucamo resilience, tā kā noturību, izturību, nevis izturību fizisku spēju, bet tādu kaut vai mentālu noturību, jo mēs šobrīd esam laikmetā, kas ir nenormāli mainīgs. Ja kaut kas šajā laikmetā ir, teiksim tā, stabils, tad tas ir tas, ka visu laiku viss mainās. Tas ir visstabilākais, kas ir. Ja, un lai nebūtu šo mentālās veselības problēmu, caur šo sportu un pārvarot tās mazās grūtības mazā vecumā, drošā vidē, tas nākamais pieaugušais ir spējīgs arī darba tirgu risināt tos jautājumus. Nevis jau 25 gadu vecumā viņam ir riktīgi problēmas, viņš iet prom no darba un viņš ir darba nespējīgs. Es domāju, tur arī vēl viss tā saikne. Un es nesaku, ka gadžets tagad viss izmetam, izkastē viņas nevajag. Nē, tas ir šī gadsimta lieta. Tie bērni ir piedzimuši un izauguši veselu paudzi. Mums vienkārši jāiemācās viņus izmantot, lai dabūtu viņus kustībā. Piemēram, mūsu podkāstu veidotājs, viņš bez kvadrātas aplikācijas nemaz ārā neiet, jo viņš vāc kvadrātiņus, viņš grib nosegt visu Latviju. Tā kā nebūtu gadžeti, nebūtu aizraušanās. Jā. Bet jautājums vecākiem un treneriem, cik tālu ir tā, bez piespiešanas no rezultātu, cik tālu mēs viņus drīkstam, tas pats karstums. Liepājā 28 grādi, vajadzēja ļaut sīkajiem skriet trasi vai vajadzēja raut stopkrānu, neļaut skriet trasi? Ja man jautā, es neredzu iemeslu, kāpēc raut stopkrānu, tāpēc, kad ir tāda lieta kā ūdens, ir cepure, ir pieaugušie, kas ir. Tas nav tā, ka bērni tiek aizvesti tuksnesī vien paši izlaist uz izdzīvošanas kaut kādu maču. Absolūti nē, tas ir, mēs mācāmies, viņus mācām un sekojam līdzi. Tas, ka mēs esam pieraduši, ka visas lietas mūs tagad sāk biedēt, arī Latvijā tie dati par to, ka cilvēkiem arvien vairāk baili ir ieiet mežā, un tam nav sakara ar salāčiem, vilkiem, vienkārši
šī gadsimta tāda iezīme. Mēs esam tik ļoti pieraduši būt visu laiku sociālā vidē, pilsētā, tur, kur ir it kā droši, kur mežā bieži vien ir drošāk nekā pilsētā. Ja, šīs tendences, viņas ir mazliet tādas biedējošas, un tad, attiecīgi, mēs tagad 28 grādi mēs raujam maču nost, bet 27 grādos mēs tā kā neraujam nost. Arī muļķīgi. Es domāju, ka ir vairāk stāsts par to, ka ir jāuzņemās kaut kāda atbildība arī ne tikai organizatoriem, bet pašiem vecākiem, tam pieaugušiem, kurš ar to bērnu atbrauc, trenerim. Es nezinu, es negribētu visu pārlikt tagad, ka skolotājs ved, un tad mēs tagad slānam skolotājs. Nē, patiesībā vecāks, viņš mājās māca, viņš taču zina, kur viņš to bērnu laiž. Tas, ka viņu pieskatīs varbūt kāds cits pieaugušais, tā ir viena lieta, bet viņam stāsta, klausies, ja ir karsts, tu saslapini cepuri, tev katra iespēja. Pasākums bija pie jūras, tā vietā, lai 2 stundas pirms starta sēdētu saulē, pliku galvu un nedzertu un arī trasē aizskrietu bez ūdens pudeles. Mēs mācām to, ka uzliec cepuri, saslapini cepuri. Saslapini kaklu, paņem bafu līdzi, saslapini, uzliec tev savu kaut vai te virsū. Ja? Ir sauļošanās krēms, mēs viņiem iedodam kaut kādus instrukcijas, kā šādos apstākļos arī dzīvot. Neviens nav pateicis, ka tās vasaras nepaliks karstākas. Ja? Mēs jau nezinām, kā būs. Ja Amerikā tagad uz asfalta var olas cept, ko mēs tad pārstāsim dzīvot? Ja arī ziemā uznāks sals, uznāks kaut kāda mīnus. Jā, noteikti ir kaut kāds absolūti kritiskais brīdis, kur sarkanais brīdinājums ir, tāpēc viņš ir sarkans. Tur mēs beidzam šīs darbības. Bet tas, kas viss ir pa vidu, tur mēs vienkārši mācam viņus. Veselīgais diskomforts netraucē te pārslodzē, kad bērns izdeg. Tas ir veselīgais diskomforts. Jā, tas līdz. Jā, zin kā, ir tā, tas, kas man nāk prātā un rezonē, es tomēr arī zinu, ka kādreiz gadās arī situācijas tomēr, kad mēdz palikt tajās pašās distancēs slikti un kāds pat ir jāhospitalizē. Un es domāju, laikam nesen ir kā reiz bijis līdzīgs gadījums arī Stirnbukā. Un tas interesantākais, par to man dalījās manu kolēģi, kuri pati medicīnas personāls un arī bija klāt sacensībās un redz, kad jaunietis paskrien garām un viss ir ar viņu kārtībā un pēc 200 metriem viņš ir tas, kurš noplīst un paliek vidū pie ūdens. Līdz ar to tas, ko es cenšos pateikt, ka reizēm mūsu piesardzība un konkrētajam dalībniekam bija veiktas arī visādas pirms tam medicīniskās pārbaudes, arī mūsu valsts pētījuma programmā ir bijusi dalība un šīs tas, ka tu esi notestēts un pārbaudīts, arī nevienmēr ir garantija tam, ka kaut kas ekstremāls nevar notikt. Jā, un reizēm mēs pat nevaram saprast, kas ir tās apstākļu sakritības, kas sakrīt, kad rezultāts ir tāds, kurš liek aizdomāties gan vecākiem, gan organizatoriem, gan visiem, vai esam pieņēmuši konkrētajā reizē pareizo lēmumu. Un tas ir ļoti tāds droši vien diskutabls un plašs jautājums tā skaitā, no kur atliek vien mācīties. Bet, diemžēl nav iespēja pateikt, ka sports vienmēr ir 100% drošs, tāpat tās, kā vienmēr 100% droši būs lidot ar lidmašīnu vai pāri iet zaļajai gaismai uz ielas. Vai uzstāties dziesmu svētku. Jā, es tieši gribēju teikt, dziesmu svētkos neviens neskrēja. Jā, un dziesmu svētkus arī neatceļ, ja ir 30 grādu karstums, vai ne? Un tur tā lieta, ir šie te. Jā, reizē mēs nevaram pasargāt par visiem 100% visus, un tie ieguvumi katrā ziņā no sportošanas un dalības ir daudz lielāki kā iespējamie riski, un tas droši vien ir ziņa tiem, kuri domā, kad sasvīšana vai kāds lielāks diskomforts vai muskuļu sāpes, ka tas ir kaut kas slikts. Vai trasē. Jā, tas noteikti nav tas sliktais. Ir jāradina organisms pie šī diskomforta, un jo biežāk mēs risinām. Un arī tas, kad mēs nevaram zināt, kur ir mūsu robežas, nekad tā kā
nepastiepjoties tajā mazliet riskantākajā. Jā? Jo citādi jau mēs varētu domāt, ka man pat staigāšana ir kaitīga, labāk sēžam pie galda un runājam. Tā kā tas, ko es noteikti ieteiktu un rekomendētu, neskrienam uzreiz stirnu buku, ja nekad nav skriets un tagad iesim pirmo reizi mežā 50 kilometrus reiz. Uz šito gan aizmirstam. Sākam ar piecīti vai pastaigu, jā. Bet tas, kas sevi tā kā tomēr izaicināt un šo te paradumu veidot, kad mēs fiziskā aktivitāte ir mūsu ikdiena, tas gan ir būtiski. Tieši tā. Tas mazais diskomforts padruskai patiesībā rada to komforta zonu, kurā tu spēj operēt un tu spēj menedžēt to diskomfortu. Un tev vienā nākamā mačā tas vispār vairs nav diskomforts. Un tu pasmējies par tiem, kas sveikuļu dubļos brien un pie sevis pukst. Kāpēc viņi šito vietu nav nosfaltējuši? Tas ir reāls citāts. Sveikuļos bija, kad tas lielais lietus tur bija nolīs, tur bija dubļi. Tur nav pat automētu koncertu droši. Nē, es runāju par Stirnu buku, kurš bija, kad es tagad gadu nepateikšu, 4. gada. Jā, bija ritīgi slapš. Un es pirms tā savu skrējienu parasti pavadu mammu, viņa pārgājienu distanci, un es kaut kādu gabaliņu ar viņu kopā izēju, atnāk atpakaļ. Mēs tagad ejam priekšā 2 kundzes, un tur tie dubļi, un kā tur lavierē pa tām maliņām, taciņām, vēl kaut ko, viņas tā tiešām sirdīgi, dusmīgi. Vai tad nevarēja šitien normāli noasfaltēt, lai var staigāt cilvēks? Uz kurien jūs esat braukušas? Tā, ka nevarēs vienmēr nosvaltēt. Droši vien tas bija joks. Ko zinātnieki darīs 1.2. augustā Cēsīs? Gaujatrēli vai UTMB laikā es dzirdēju, ka Linda ir pieteikusies programmā ar kārtas numuru 001. Bet varēšot arī citi pieteikties? Jā, mēs esam iekrituši avantūrā šajā gadījumā ar Stirnu buka palīdzību. Jā. Un īstenībā mums liekas, ka būs ļoti, ļoti aizraujošs pasākums. Tātad pirmām kārtām mēs aicinām garākās distances dalībniekus, sievietes, vīriešus, izteikt šobrīd interesi par dalību mūsu pētījumā. Un pētījuma laikā mēs nodrošināsim maksimālo darba spēju testēšanu ar gāzu analizatoru, ķermeņa kompozīcijas analīzi un daudz dažādas asins analīzes, kas ļaus jums iepazīt tātad jūsu limitus un paskatīties, vai tas, kā jūs plānojat savu uztura plānu, cik daudz želejas, kur un kā lietosiet, nodrošinās jums to stabilo un vienmērīgo glikozes līmeni asinīs, jo mēs vēl vēlamies tātad dalībniekiem piedāvāt iespēju lietot glikozes monitorus, kas visu laiku nepārtraukti novēro glikozes koncentrāciju asinīs. Un šobrīd mēs tātad programma ir gana plaša, rezultāti būs daudz un interesanti, un mēs esam gana liela komanda, kas ir apņēmušies ieguldīt gan savus laika resursus, gan ar atbalstoši no Rīgas Stradiņu universitātes un Rīgas Tehniskās universitātes kopīgi sekt visas izmaksas, kas ir saistītas ar jau šo te atlētu pārbaudēm. Un fokusējamies uz garajām distancēm, jo tur tās izmaiņas un tur tas resilience, ja tās ķermeņa spēja izturēt šo te milzu slodzi ir fenomenāla, un saprast tos mehānismus, kas to nodrošina, ir ļoti mūsu interesēs un vērts. Un es domāju, ka man liekas, tādas iespējas Latvijā bez maksas notestēt savu veselību ir diezgan unikālas. Tik daudz dažādos parametros, jā. Jā, tieši tā. Gulba laboratorijā laikam nevar pārbaudīt. Nē, jā, jo mēs grasamies noteikt papildus īstenībā Gulba laboratorija mums arī sniegs savu veidu pakalpojumu. Jā, bet mēs grasamies noteikt vairāk kā 200 dažādas molekulas asinīs pirms, pēc slodzes un arī atjaunošanās laikā. Un tas ir tas, kā man patīk to saukt par metabolo pirkstu nospiedumu. Ja? Tas ir tāds tā kā unikāls, katram cilvēkam unikāls viņu raksturojošs molekulu kopums, un tajā pašā laikā mēs to vēlamies arī skatīt kontekstā visas grupas ietverā. Un tā ir aizraujoša
iekļaujoša jauna pētniecības joma, īpaši pēdējā piecgadē, tā kā literatūras par šo ir ļoti maz. Un īpaši dāmām arī būs priekšroka, jo dāmas, diemžēl, zinātnē gadiem dēļ tā, ka mūsu ikdienu pavada hormonālais ciklus, kas ļoti sarežģīja pētniecību, ir tikušas atstātas ļoti novārtā. Tāpat tās kā jauniešu pamat piramīda. Ja? Līdz ar to arī mēs vēlamies īstenībā būt vieni no pirmajiem pasaulē, kas iegūtu lielu datu kopu tieši no sieviešu grupas, un mēs redzam lielu potenciālu, jo daudz ir sieviešu, kas piedalās 100 km distancē. Tā kā dāmas un kungi arī mīļi aicināti. Arī dalībniekiem ir papildus iegūms noskaidrot kaut ko par sevi, par kaut ko tādu, ko viņi... Jā, tas ir mūsu viens no galvenajiem uzdevumiem. Mēs vienmēr pēc pētījuma paša beigām sniedzam individuālās atbildes katram pētījuma dalībniekam un sarīkojam semināru, kur kopējie dati tiek iztirzāti visi kontekstā. Līdz ar to katram ir iespēja sekot līdzi saviem rezultātiem uz savas lapas, skatīties uz grupas ideju un saprast konceptu un pēc tam uzdot kādus papildinājumus jautājumus. Jā, un izdarīt secinājumus. Un cik atlaidus jūs pētīsiet? Mēs plānojam pētījumā iesaistīt maksimāli 70 dalībniekus, jo tā ir vienkārši mūsu kapacitāte. Mēs vēlamies šīs maksimālās darba spējas, kur tests aizņem aptuveni 40 minūtes vienam cilvēkam, un tātad visiem veikt pirms distances, 2 nedēļu laikā pirms distances skriešanas. Tātad mēs no jūlija vidus grasāmies ļoti, ļoti aktīvi testēt vienu pēc otru, un laboratorijā mums zumēs pa 10 testiem dienā. Jā. Tā kā mēs nevarēsim iespējams paņemt pilnīgi visus, mums jau šobrīd arī ir interesanti bijuši, bet sekos sīkāk informācija, kuru varēsiet noteikti paskatīties un atzīmēt, jo mēs grupu mēģināsim tādu savākt maksimāli līdzīgāku pēc prognozētā laika, skriešanas un citiem parametriem. Šī ir ļoti augziņa. 200 molekulas reiz 70 skrējēji. Paldies! Jā. Paldies! Jā, tas ir kaut kas sasodīt daudz. Jā. Dievs dod visu to apstrādāt. Tam jau atkal palīdzēs viedās tehnoloģijas. Jā. Droši vien pabeidzot par valsts sporta politiku, droši vien valstiskajiem mērķiem. Linda, kāds ir tas tavs viens galvenais rādītājs, kuru tu redzi, pēc kā mērīt sporta politikas panākums nākamajos 20 gados, kas būtu tas mērķa latiņa, kuru sasniedzot, tu teiktu, tos gadus izēmā nepavadīju vēl. Tagad tu man tā kā bez mazveit lietas. Jā, atbild lūdzu. Šito nevar tā šaut uz kaut ko gaisā uz dulot, te tomēr bišķi jāpadomā. Tas noteikti nav viens rādītājs. Nevar tā. Gluži zem vienas latiņas visu tagad palikt. Pilnīgi noteikti tie paši augsts sasniegumi tāpatās kaut kur viņi tur paliek. Tas ir rādītājs, ka mēs kaut vai entuziastiski tur viens tur uzbūvē pats savu trasi un sasniedz to rezultātu. Tas ir tik un tā ir rādītājs, bet es gribētu domāt, ka ja mana sirds vairāk guļ tajā bērni, jauniešu tautas sports un vispār vesela nācija, tad man personīgi droši vien tas rādītājs būtu tajā, kad mēs esam, ja mēs dotā brīdī, es paņemšu tādu vienu tādu pēdējo zināmāko manu faktu, ja mēs dotā brīdī Eiropā esam kaut kur pirmspēdējās vietās tajā, cik mums ir veselīgo dzīves gadu, un man ļoti ir iespiedies prātā tas skaits, ka mums Latvijā vīrieša vidējais, tā kā veselīgais vecums ir 50, kas, manuprāt, ir ļoti zems rādītājs. Man jau nepatīk. Jā, tad es gribētu teikt, ka varbūt pēc 20 gadiem tā nākamā paudze tomēr ir uzkāpusi tai Eiropai tuvāk tam augšējam galam un sasniedz tos kaut kādu, vismaz līdz pensijas vecumam, ka mēs esam veseli un spējīgi darboties un kustēties un aizejot tajā pensijā. Nevis mēs apmeklējam tikai ārsta kabinetus un maksājam visu pensiju par zālēm, bet kad patiesībā mēs ar tiem 20 gadiem spējam izveidot tādu sistēmu, kas atslogo šo veselības aprūpes sistēmu. Ja, ka mums ir tas kustīgais, aktīvais seniors, kurš varbūt piedalās Lavaredo 120 kilometros, ja, tajos savos 60 plus gados, nevis 50 gados. Viņš jau
ir tāds uz jautājumu zīmes, vai viņš vispār līdz pensijai nostrādās vēl. Tas, laikam, mans subjektīvais tāds būtu, ka man tas būtu labs rādītājs. Es neņemu nosaku, kā es teicu. Es arī sekoju olimpiādē, es sekoju visiem tiem sporta veidiem, kurus es varbūt arī nesaprotu, tāpēc man bieži vien jautā, kā tu to visu zini. Pēc, ka man ir interesanti, man patīk, un es fanoju par Latvijas izlasēm, par Latvijas sportistiem, bet tajā pat laikā es gribu arī, lai katram bērnam ir iespēja kustēties, un ka sports un kustība viņam sagādā prieku, ka viņš ar to visu kopā, pat ja viņš mūzikas skolā spēlē klavieres, vai viņš deju pulciņā dejo, vai viņš korī dzied, vai viņš ir mākslas skolā talants, bet ka viņam tā kustība kaut kur turpat blakus tomēr ir, un ka mēs ar draugiem kaut vai elementāri vasarā nebaidamies uzspēlēt bumbu, jo mums ir paveicies ar to, ka mums ir apkārt bijuši tādi pieaugušie, kas ir iedevuši tās iespējas, ka mēs varam spēlēt jebko. Šajā gadījumā man ir dzīvē nenormāli paveicies. Man bija skolā tāds fizkultūras skolotājs, un mēs spēlējām florbolu 96. gadā, kad florbola vārds vēl Latvijā daudz nezināja, bet mums jau bija bumbas un komplekti. Viņš iemācīja pilnīgi visus iespējamos sporta veidus, kādus vienkārši tajā brīdī varēja iegūt. Ja? Un tad es gribētu, lai katram bērnam ir tā iespēja, pat ja nekļūt par profesionālu sportistu, tad mīlēt, kustēties, būt kustībā un to saviem bērniem, lai viņš var tālāk iedot. Man tas būtu tāds rādītājs. Tie nav varbūt skaitļi, un varbūt kāds domā, izpeldēja tur bez atbildes, bet kad es gribētu teikt tā, seniors, kurš 60 plus gados, ja viņš tā izdomā un grib, viņš var pieveikt Lavaredo 120 km. Kad varās uz Lavaredo nākamā gada pieteikšanās, vai ne? Septembrī, man liekas, ir loterija. Labi. Loterija. Jā, tur nemaz nevar. Nē, tev ir jābūt jau, ka tu esi iepriekš spējis pieveikt līdzvērtīgu distanci, un tad tu piedalies loterijā, un tad tev viņi izvēlās. Bet, ja tu esi sieviete no mazas valsts, tad ir algoritms tev draudzīgs šobrīd vismaz. Kāds izskatās no datoranalītiķu un zinātnieku puses? Zini, man laikam gribētos personīgi mazākas hronisko slimību tātad izpausmes. Un, ja mums samazinātos tiešām, bet tas sasaucās arī ar to, ko Linda saka, ka ja mums būtu veselāki attiecīgi gados spējīgie un arī gados vecākie pieaugušie. Tas būtu fantastiski. Arī jaunieši cita starpā tik elementāri kā jau nākamās 5 gadus, 10 gadus laikā samazināts aptaukošanās līmenis mūsu bērniem, kas nozīmētu lielāku kustību. Un pievilkšu pat pavisam tā tālāk, jo runāju par 30 gadiem, lai mēs vispār vēl būtu. Lai latvieši būtu. Jo tai skaitā īstenībā, ja mēs runājam par fertilitāti un šo visām problēmām un jaundzimušo skaitu, tas arī ļoti lielā mērā ir saistīts ar fizisko veselību. Ne tikai mūsu izvēli būt vai nebūt vecākiem, bet arī ar fizisko veselību. Un tur arī fiziskā aktivitāte un noteikti kustīgāks dzīvesveids, kas rezultējas vairāk arī stabilākā mentālajā stāvoklī un relaksētā organismā, ir arī tas, kas varētu veicināt to, palīdzēt, lai mēs tomēr nebūtu izmirstošā valoda uz šīs te pasaules, bet lai mūsu būtu vismaz tikpat un veselīgi, cik mēs esam šobrīd. Tad beigās es saprotu, ka mums tomēr ir jāmeklē pa iedvesmotājiem katrā pamatskolā, katrā sporta skolas treneru kolektīvā, kas strādā ar jaunāko vecumu grupu dalībniekiem. Mums nav nekas jālauž. Mums jāmeklē. Jā, mums jāmeklē tas, kas mums strādā. Tas, kas mums strādā. Jā. Nobeigumā droši vien mēs varētu uzdot pāris jautājumus klausītājiem, vai ne? Jā. Tur pilnīgi noteikti ir pāris jautājumu, ko darētu katram pieaugušam aizdomāties. Jā, sāc līdz varbūt tu. Labi, es sākšu ar pirmo. Ko darītu tu, ja tavs bērns, kurš apmeklē sporta skolu, un līdz 12, 13 gadiem viņa rezultāti tiktu publicēti nesakārtoti vai neliekot uzsvaru uz rangu, reitingu, 1., 2. vieta, 3. vieta. Vai tas kaut kādā mērā ietekmētu tavu bērnu dalību sporta skolas sistēmas apmeklējumos? Un vai tev liekas, ka izslēgts, tad bērnam zūd interese, viņam nav iespējas cīnīties par rezultātu, viņam tas vairs neinteresē? Ļoti labs jautājums. Jā.
Jā, katram vecākam arī par to der aizdomāties. Jo vienu laiku jau, es nezinu, vai šobrīd kāda ir tā sistēma, bet es atceros, man jaunākais dēls, kas spēlēja basīti, bija taču kaut kāds brīdis, kad es nepateikšu precīzi līdz cik gadiem, bet rezultāti, protokols tika fiksēts, bet rezultāti bija oficiālajās mājaslapās netika atspoguļot. Es nezinu, kā ir šobrīd. Šobrīd, man liekas, ir ļoti dažādi. Atkarīgs arī no sporta veida un federācijas un kā viņi to Tas ir tāds mūsuma brīdis, ko tu sākumā ir tā grūti saprast. Jo, liekas, kā tu tagad nevari saprast, tad ir uzvarējis vai nav uzvarējis. Redz, te ir tas stāsts par mūsu pieaugušo to stereotipisko domāšanu, ka mums ir uzreiz jābūt rezultātam vietai. Tas nebija viegli. Man nebija viegli to sagramot, teikšu godīgi. Jā, ceļš vecākiem, kuriem tomēr pašiem arī kaut kāda ambīcija dzīvē. Labi, tad mans jautājums būtu sekojošs. Tas neaizkavēja man dēlu turpināt spēlēt basīti. Viņš joprojām spēlē un nepazuda. Un izlasē spēlē. Varbūt šobrīd ne, bet principā izlases spēlētājs. Nav arī gluži tā, ka tikai bumbo. Mans jautājums laikam būtu tāds, par ko es gribētu, kad mēs katrs aizdomājamies. Vai primāri mēs gribam, lai mums ir tie pāris čempioni, olimpiskie medaļnieki un pārējie ir, ne jau visi, bet tā procentuāli parasti ir tas 1/10, tas viens čempions un 9 salauztas dvēselītes. Ja mēs tomēr gribam, lai mums ir 10 laimīgi bērni, kustīgi bērni, veseli, kuri paši var izlemt, ko viņi dzīvē vēlas, un ja viņi grib kļūt par šiem čempioniem, tad mēs kā pieaugušie un treneri un sabiedrība un vispār infrastruktūra spējam viņiem vienkārši iedot šo iespēju noteiktā vecumā arī tikt līdz tam pieaugušam, kurš ir tas olimpiskais čempions. Tad nav stāsts tikai par to, kā valsts uz to skatās vai neskatās. Tas ir stāsts arī par katru no mums pašiem. Jā, jo bieži vien jau sanāk tā, ka mēs esam pret to, ko mums valsts dod vai piedāvā, bet iekšēji paši to sistēmu tādu arī uzturam un veidojam ar savu viedokli, ar savu attieksmi. Jā, tad jautājums. Kad vai ne tikai valsts rada šo vidi, infrastruktūru, lai mums būtu čempioni, bet arī vai mēs kā vecāki, kā pieaugušie, ko mēs izvēlamies. Lai ir tas 1-2%, kas ir čempioni un pārējie vispār ienīst sportu. Ja mēs gribam, lai mums tomēr ir 80% kustīgi, laimīgi, kuriem patīk, un tad ir tie no tiem 80, tie 2%, kuri ir tie čempioni. Un tas, ko tu stāstās, joprojām ir lokālās šūniņas, meklē savus bērnus, ved ar kaimiņu bērniem, apvienojieties, dariet visu kopā. Es domāju, ka tas viss tur kopā sanāk. Jo tad, ja mums ir, es domāju, tā ir tas brīdis, kad izveidojas kaut kāda noteikti kritiskā masa, līdzīgi domājošie, tad tas aiziet tādā tā kā vilnī. Jā, kamēr tur, ir viens, viņam tur, ir grūti. Kur ir tā masa? Tur, kur ir tā masa, mums tā masa ir tik, cik viņi ir. Jā, bet maziem vilnīšiem arī jūra kustās. Jā. Taisnīgi. It sevišķi līdz. Jā. Es teiktu tā, vai es kā vecāks treneris esmu atbalsts un piemērs savam bērnam vai audzēknim. Un otrs jautājums, vai es caur savu bērnu vai vecāku audzēkni nerealizēju savu iekšējā bērna vēlmes, vai es neprojicēju uz savu bērnu to, ko īstenībā vēlos sasniegt es pats. Mans puika noskries to lavarēdo. Jā, bet šis īstenībā ir ļoti, ļoti svarīgs jautājums. Jā. Jo man kā trenerim strādājot ar šo ir bijis arī ļoti bieži jāsaskarās, ka man tas vecāks ir jālūdz pamest sacensību laukums, jo ir vairāk kā skaidrs, ka viņš tajā brīdī nevis tam bērnu atbalsta vai palīdz viņam to savu labāko sniegumu parādīt. Patiesībā emocionāli, jau šodien es varētu teikt, tā ir emocionāla vārdarbība. Viņš viņu tā spiež un presē, ka tas bērns nekad neuzrādīs to labāko rezultātu, jo viņš vienkārši no tā tēta tur jau raustās bailēs. Bet jā, vai tas ir tā bērna paša vēlme, un es priecājos, ka viņam izdodās, ja tas ir manas neizpildītās ambīcijas, nesasniegtie mani rezultāti. Tad, rezumējot, vai mūsu šīs dienas sarunas tāds kopējā tāda vadlīnija varētu būt, kad mūsu galvenais pienākums gan valstīs, gan lokālajās šūriņās, gan foršajiem treneriem, iedvesmotiem, visiem pārējiem būtu sagatavot bērniem nevis gludu ceļu, bet sagatavot bērnu jebkuram ceļam. Jā. Tas droši vien tavs citāts, vai ne? Jā. Jā, protams. Jā.
Jā, tāpēc, kad es arī tā uzskatu, ka mums nevajag radīt ideālos, vieglos ceļus un apstākļus, bet mums ir, un neaizbraucot atkal, protams, otrā grāvī, mēs radām vidu un apstākļus, kuros viņi pietiekami attīstās, lai viņi būtu gatavi menedžēt jebkuru ceļu, ar ko viņi sastopās. Un iet viņiem līdzās. Es nezinu, kā tu tāds draudzīgi, bet iet līdzi. Jā. Jā. Uz šīs jaukās nodaļas droši vien, kad arī. Paldies! Paldies Par sarunu. Paldies, ka Nebija tik uzaicinājāt. traki, vai ne? Nu, nebija. Galīgi nebija tik traki. Baidījāties. Es joprojām baidos. Tagad tikai viss sāksies. Čau, paldies! Tā.